Labdien! Mans vārds ir Agnese Zīra, un es šodien jums izstāstīšu veselības koncepciju. Pie mums veselības klubā ir dzirdēti daudz veselības rezultāti, kur cilvēks stāsta, kad izgāja veselības koncepciju, un viņam tas un tas uzlabojās vai mainījās pašsajūtā un veselībā. Jā, pie mums tiešām ir veselības koncepcija, kas ir ļoti, ļoti būtiska, jo iedarbojas uz vispārējo kopējo veselības stāvokli. Nav jēgas novērst kaut kādu uzturvielu deficītu, piemēram, D vitamīnu deficītu vai to pašu magnītu deficītu, ja organisms nekad nav pilnībā bijis attīrīts. Tāpēc pirmais, ko es iesaku, tātad ļoti svarīgi ir organismu attīrīt. Tad, kad organisms ir attīrīts, pat tas, ko jūs ēdat, tas uzturs un tās uzturvielas, viņus uzsūcas organismā daudz labāk. Tāpat arī tie paši vitamīni, minerāli, dabas vielas, kas tiek lietot vai uzturu bagātinātāji, viņi uzsūcas daudz, daudz labāk tad, kad zārnu bārstiņas ir attīrītas. Taču organisma attīrīšana ir jāveic prātīgi un soli pa solim pēc veselības koncepcijas, kur pirmajā mēnesī notiek tāda attīrīšana tieši no toksīniem, kā arī tiek izvadīti smagie metāli. Tā mums ir programma Coral Detox Plus un Detox. Vai arī startā mēs varam izmantot GoPack. GoPack ir tāda programma, kuru iesaka lietot tiem, kuriem ir jūtīgs kuņģis, kuņģa ļoti ādas iekaisums vai arī var būt, teiksim, pat kuņģa čūla. Šī programma ļoti labi cilvēkiem, kuriem ir nospriegota saspringta tieši nervu sistēma. Vai arī cilvēkiem, kuriem kuņģī ir helikobakterija. Šajā programmā visi komponenti jau salikt kopā, kas viens otru papildina, lai uzsāktu šo pirmo soli uz attīrīšanos. Tad mums ir programma Coral Detox Plus. Šī ir tā programma, kur arī ir visi komponenti salikti kopā, gan koraļu ūdens, gan visas vajadzīgās vielas, kas tieši izvada toksīnus, kas ir ūdenī, un arī tauko šķīstošie toksīni. Vēl mums ir viena starta programma, kas saucās HydraMax, kur ir tieši papildināt un balansēt ūdens, sāļu, minerālu līdzsvaru organismā. Arī šajās iepriekšējās programmās, ko jums tikko rādīju, tur ir šis te Coral Mind, kas līdzsvaro ūdens, sāļu šo te deficītu un veido balansu organismā. Savukārt, kāpēc ir svarīgi organismu attīrīt? Primāri mūsu imūnsistēma reaģē uz tādiem bioloģiskajiem iebrucējiem. Tie, kas ir vīrusi, baktērijas, parazīti. Tā skaitā, protams, arī tie ir vienšūņi, citi patogēni, arī sēnes, kas ir tieši tādas bioloģiskas izcelsmes. Tad, kad tie ienāk organismā, imunitātes uzdevums ir šos te visus ienākošos svešos bioķermeņus neutralizēt. Un tas viss notiek mūsu zarnu traktā. Ja organisms neatpazīst kaut ko, tad dod signālu nākamajām šūnām, kas atkal var neutralizēt to, kas ir ienācis. Taču mums ir arī sekundārā imūnsistēmas reakcija, kas notiek uz tieši smagajiem metāliem, uz pesticīdiem, uz herbicīdiem un uz citām toksiskām vielām, kas ir nonākušas mūsu organismā. Tās, kas ir ķīmiskās izcelsmes vielas. Un tādā gadījumā imūnsistēma reaģēs pat tad, ja mūsu pašu bioloģiskajās struktūrās ir nonākušas šīs ķīmiskās vielas, piemēram, DNS molekulās, mūsu proteīnos, mūsu šūnā iekšā. Un ja tie ir smagie metāli vai citas toksiskas vielas, tad mūsu imūnšūnas sāk reaģēt un tieši uzbrukt šīm te mūsu pašu šūnām. Šajā gadījumā sāk veidoties autoimūnie procesi, kas mūsdienās ir ļoti bieži sastopami. Kā saka medicīnā, mūsu pašu imūnsistēma it kā ir nojukusi no prāta. Tā kā nedarbojas kā vajag. Bet īstenībā tā nav. Dabā viss ir unikāls. Mūsu organisms ir unikāls. Un mūsu organisma radītās drošības un aizsardzības sistēmas ir vienkārši fantastiskas. Viņas ļoti labi tiek ar visu galā.
Un ja pastāv draudz šūnas iekšpusē, tātad viņas reaģē. Viņas iet un iznīcina šo šūnu. Tas, ko mēs varam darīt, mēs varam attīrīt organismu no tām ķīmiskajiem šiem toksīniem, kas ir nonākuši mūsu organismā, lai samazinātu šīs imūnsistēmas reakciju uz ķīmiskajiem iebrucējiem organismā. Jo citādāk tas liek imūnšūnām strādāt pašām pret savām šūnām mūsu pašu organismā. Un tādā veidā, attīrot organismu no tādiem toksīniem, mēs būtiski atvieglojam imūnsistēmas darbību. Un mēs palīdzam viņai atgūt to primāro funkciju, kas viņai ir jādara. Tātad neutralizēt bioloģiskos iebrucējus, vīrusus, baktērijas un arī citus mikroorganismus. Tātad tas pirmais solis, ko mēs darām veselības koncepcijā, tā ir toksīnu izvadīšanas programma, kuru ir izstrādājuši un salikuši kopā zinātnieki, nutricologi, ārsti. Otrais solis pēc veselības koncepcijas ir zarnu trakta attīrīšana no parazītiem, vīrusiem, baktērijām, vienšūņiem, sēnēm, tādiem sēnēm kā kandida. Šīs programmas laikā, ar parastu šildu programmu, tiek lietotas rūgtvielas. 5 komponenti, kas viens otru papildina, sistemātiski iedarbojas uz parazītiem, patogēniem zarnu traktā, tādā veidā līdzsvarojot mūsu zarnu trakta darbību un atjaunojot mikrobiomu. Laba zarnu trakta darbība ir ļoti svarīga, lai mūsu imūnsistēma labi darbotos. Jo 70 līdz 80% imūnšūnas atrodas tieši zarnu traktā. Tādēļ šis otrais solis ir, lai sakārtotu zarnu traktu, lai mazinātu iekaisuma procesus, jo ir šeit gadās tā, ka šie parazīti tārpi piesūcās zarnu trakta sieniņām, rada mikroasiņošanu, veido iekaisuma procesus un izjauc normālu zarnu trakta darbību. Var būt arī pazemināts dzelzs vai hemoglobīna līmenis asinīs. Dēļ tā, ka parazīts zarnu traktā dzīvo, vairojās, darbojās, piesārņo organismu, viņi var izplatīties arī pa visu organismu, nonākot asinīs, nonākt smadzenēs, sirds muskulī, citos orgānos, un tā jau ir ļoti nopietna lieta, jo cilvēkam ir ne tikai slikta elpa no rītiem, kas ir viens no simptomiem bērniem vai pieaugušajiem, bet arī varbūt sirds ritma traucējumi. Varbūt, kad ļoti krītās hemoglobīns vai feritīna rezerves. Ja? Tas uzrādās arī asins analīzēs. Varbūt sirds pārsitieni, aritmija. Ja vienšūņi vai citi patogēni, kas ir mikroskopiski, pārņem smadzeņu garozu vai smadzeņu struktūras, tad varbūt traucēta koncentrēšanās spēja, galvas sāpes, pasliktināta redze un arī citi procesi, kas saistīti ar galvu. Iespējams pat bezmiegs, nervu sistēmas traucējumi. Mūsdienās cilvēki gadiem staigā ar šādiem parazītiem, viņus pat līdz galam nesaprotot, jo bieži vien cilvēki neiedziļinās tajā, ka viņam burbuļo vēders, pūšās vēders, kad ir vajadzīga šī tiešām nopietna zarnu trakta attīrīšana. Tāpēc ir šis otrais solis, lai zarnu traktu attīrītu un atjaunotu mikrobiomu. Pēc veselības koncepcijas mums ir arī trešais solis. Tā ir dziļā zarnu trakta attīrīšana. Brīnišķīgi. Kalavada, kur izstrādājis profesors Alberts Zers, strādājot pie viņas 40 gadus. Mums ir 3 veidi. Šeit ir, jūs redzat, Kalavada Green, taču pirmā programma, kas bija, kuru es ļoti daudzas reizes esmu pati izgājusi, tā bija Kalavada Plus, kurā 4 dienas cilvēks neēd pavisam parasto ēdienu, kad tiek attīrīts zarnu bārstņas un zarnu trakts,
ar balto mālu kaolīnu kopā ar ceļtekas šķidrvielām, kas tiek lietots iekšķīgi, zarnu traktā uzbries, savāc visu lieko, kā tāds skrubīts izvada, visu izbirstē, kā birstīte, ja, visu izvada ārā. Izvada arī bioplēvi, kas gadiem ir veidojusies un attīra zarnu traktu pamatīgi. Šie attīrīšanās procesi vēl pēc tam turpinās kādu mēnesi organismā. Ar ko šī programma ir tik laba un vērtīga? Jo no mūsu organisma sanāk tiek izvadīts viss liekais, nevajadzīgais. Organismā sāk atjaunoties, veidoties cilmes šūnas, kas palīdz atjaunināt organismu. Un vēl viena tāda brīnišķīga lieta, mūsdienās ļoti populāri dzirdēta autofāgijas procesi ieslēdzās. Tas ir process, kad mūsu organismā imūnšūnas sāk izķerstīt, iznīcināt sliktās šūnas, vēža šūnas, vīrusus, baktērijas. Un tas darbs notiek iekšā organismā pats, jo mēs esam radījuši tādu vidi, kad viņām ir iespēja šo te visu izdarīt. Samazinās iekaisuma procesi, būtiski uzlabojās zarnu trakta darbība, un tad, kad pabeidz iziet šo programmu, cilvēks sajūt vairāk enerģijas, sāk mirdzēt acis, āda paliek elastīgāka, viņa tā kā nostieptāka paliek. Nu, protams, aiziet arī liekais svars 2 līdz 3 kg, kas ir tīri no zarnu satura, ja, kas ir bijis šis piesārņojuma daļa. Nu, un citiem arī, protams, vairāk. Bet pats galvenais tas, ka aiziet bioplēve, kas daudzu gadu garumā ir traucējusi tieši uzturvielām kvalitatīvi uzsūkties, jo tā bioplēve veidojas no tā, ka ilgstoši zarnu traktā atrodas patogēnās baktērijas, viņas kairina visu laiku zarnu traktu, organisms mēģina sevi aizsargāt un sāk radīt vairāk šīs te gļotas, veidojās gļotu mucīnu slānis, kas pārņem visas zarnu bārkstiņas, un līdz ar to ir traucēta šī uzsūkšanās. Neuzsūcās uzturvielas, vitamīnu uzsūkšanās ir traucēta, kas pēc tam, protams, arī rada sekas. Tas atkarīgs, cik tā bieza vai plāna tā bioplēve, tas atkarīgs no tā, cik daudz cilvēks ir lietojis glutēna saturošus produktus, jo rietumu ēdienkarte tiešām ir pilna ar miltu izstrādājumiem, un tas ir tas lielākā problēma, kas visvairāk veido šo te ķepīgo slāni. Ja mēs iedomājamies kaut vai to pašu baltmaizi, ja, kad viņa tāda saķepināta ar ūdeni slapja, mazliet viņa tāda kā riktīgi ķepīga, lipīga, ja? Tad iedomājieties, kas notiek mūsu zarnu traktā, mūsu zarnu bārstiņās, kad viņas tiek aizķepinātas. Un tad, kad ir veikta šī dziļā zarnu trakta attīrīšana, kas ir 3. veselības koncepcijas solis, tālāk ir nākamais solis, un tā ir šūnu barošana, NutriPack. Šeit šūnu barošanā ir viss, kas ir vajadzīgs organismam. Tad, kad mēs attīrījām organismu, tā bija milzīga slodze organismam, jo tika arī iztērēti gan minerāli, gan vitamīni, gan aminoskābes un arī, protams, labie tauki. Līdz ar to ir ļoti svarīgi šīs rezerves atkal papildināt jau ar tādu svaigu, labu uzsūkšanos un pabarot šīs te šūniņas. Un te viss šajā NutriPack kastē jau arī ir iekšā, kas ir sabalansēti gan aminoskābi, minerāli, vitamīnu un labo baktēriju kurs. Var papildus pielikt klāt vēl, es ieteiktu asimilotoru, kas ir 7 fermentu kopums, kas tā kā fermentu grupas, viņi palīdz pārstrādāt pārtiku vēl labāk vai vēl labāk visus uzsūktos. Šeit ir individuāla pieeja, var papildināt arī šo paku ar hialuronskābi vai kolagēnu, attiecīgi no tā, kas katram cilvēkam ir bijis tās vājais posms. Vai arī ar kādu produktu, kas baro tieši redzi vai citas orgānu sistēmas, ja? Protams, pēc šīs veselības koncepcijas iziešanas var arī atrast nākamo programmu, kas vēl vairāk papildinās tieši to, kas mums ir vajadzīgs. Ir, protams, arī citas programmas, kā piemēram limfas attīrīšanas programma, aknu attīrīšanas programma, imunitātes stiprinošā, atbalstošā programma, ir galvas un nervu sistēmas barošanas programma, kas ļoti labi baro nervu un galvas šūnas un ļoti labi uzlabo gan redzi, gan prāta spējas. Programmas mums ir daudz un dažādas, kuras saliktas kopā šādi te pakās, lai cilvēkam būtu ērti pieejams un vienu otru papildinātu un būtu vēl lielāki rezultāti. Sirsnīgi pateicos par klausīšanos, lai visiem veselība!